Heisā, sveiciens, čau! Esat sveicināti Dr. Klauna viesistabā. Šis ir jauns raidieraksts, podkāsts, kā nu kurš to sauc. Un šajā gadījumā, pirmajā epizodē, mēs noskaidrosim, kas tad ir Dr. Klauns, kas ir tie cilvēki, kuri stāv aiz tiem cilvēkiem, kuri stāv aiz sarkanajiem deguniem. Kā šis viss ir sācies un kur tad mēs dodamies? Kāds ir nospraustais kurs? Mans vārds ir Emīls Gatis Liepiņš, man ir tas gods būt Dr. Klauna kustības vēstnesim, un man ir tas gods šai epizodē būt šeit Dr. Klauna viesistabā ar visa šī aizsācēju mammu Latvijā. Biedrības Dr. Klauns vadītāja Marijana Milovska. Čau, priecājos būt ar tevi kopā. Var par mammu tevi saukt šajā gadījumā? Ik pa laikam mani sauc par mammu. Īstenībā es esmu tā redzamākā puse, bet mēs esam divas dāmas, kas uztaisījušas. Tā mana kolēģa Renāta vienmēr ir aizkadrā, bet mēs esam divas, kas šo ir uztaisījuši. Un šodien 14 gadi jau šogad. 14. Mēs esam riktīgi tīņi, jā. Man liekas, ka tas ir tāds neviegls vecums, kurā notiek ļoti daudz atklāsmes, izpratnes un jautājumu par to, kur tad virzīties tālāk, kā mēs attīstamies un visādi dažādi jautājumi. Īsnībā kā jau pusauģu vecumā. Es domāju, ka tas tāds arī tas notiek. Par Dr. Klaunu, protams, īpaši šis jau par tradīciju kļuvušās pavasara kampaņas laikā tiek runāts daudz un dikti un intervijās tas ir stāstīts. Ko tev, teiksim, teikumā būtu jāpasaka cilvēkam, kas pirmo reizi ir Dr. Klauns, tāds vieglais, vienkāršotais pitch? Smieklīgi, jo viens no Dr. Klauniem ir vārdā pitch. Ar viņu mēs runāsim otrajā epizodē. Kas ir Dr. Klauns? Kāpēc viņš ir vajadzīgs? Tā, vienā teikumā. Man liekas, ka to varētu noformulēt, ka tas ir cilvēks, kurš nebaidās būt ar tevi visgrūtākajā brīdī, atbalstīt tevi un likt tev sajusties redzamam, nozīmīgam un atbalstītam. Ieskaitīts. Klau, 14 gadi, kad jūs par šādiem cilvēkiem veidojaties, topat un palīdzat viņiem nonākt tur, kur viņus gaida. Bet ja patinām to filmu atpakaļ pirms tam 14 gadiem, kas bija tas katalizators, kur tu biji savā dzīvē, kas bija tas iemesls, tas mirklis, kas tevi noved pie tā, ka hei, kaut ko šādu varētu pamēģināt? Laikam es esmu vienmēr bijusi vairāk orientēta uz sociālajām lietām, kas kaut kāda, kur ir papildus pienesums. Es pirms tam esmu strādājusi lielajās starptautiskās organizācijās mārketingā, un es zinu franču valodu, un es strādāju L'Orealā. Man likās, ak, Dievs, kas var būt vēl skaistāk sievietei, ka tu strādā tik skaista kosmētikas kompānijā, un tik skaista, un vēl franciski runā. Tas, manuprāt, tas kaut kādā brīdī tas bija tādi griezti. Bet kopumā no bērnības, bet man visu laiku pietrūka, ka es ātri sasniedzu to posmu, kad man vairs palika netik ļoti interesanti. Jo ir forši radīt produktu, man patīk radīt produktu. Mēs šeit arī sākām, īstenībā mēs arī radījām to pašu produktu, tā kā par viņu stāstīt, bet man likās, ka ir vēl svarīgāk, ja to produktu, ko tu atnes, viņš dod vēl kaut kādu papildus vērtību. Nevis tu vienkārši centies reklāmu, tā kā likt cilvēkam nopirkt kaut kādu jaunākās tendences, jaunāko produktu, tāpēc, ka viņš ir modē, bet atnes to, dēļ kā cilvēkiem spīd acis. Patiesi. Klauni bija, tas arī nebija par to, ka es gribu izdarīt kaut ko labu. Gribu ļoti, bet man vienkārši likās, ka tā veselības sistēma, viņa vienmēr ir fokusēta uz ķermeni, bet cilvēks nav tikai ķermenis. Un ja tas emocionālais stāvoklis tiek atstāts novārtā, tad tā ārstēšanās procesam arī ir sekas citādākas. Ja, un tad likās, ka to sistēmu, viņa var būt pilnīgāka. Īstenībā gribētos atnest to emocionālo saikni tajā veselības sistēmā
Un tad es ieraudzīju Facebookā bildi no meitenes, ko es pazīstu no Latvijas, no jaunības gadiem. Viņa ir aktrise Tabakau teātrī Maskavā, un viņa bija ar savu vīru toreizējo kā klauni slimnīcā Maskavā. Es ieraudzīju un iedomājos, ak, Dievs, kā man gribētos to darīt. Kā man gribētos iet pie bērniem slimnīcā un atnest to pozitīvo, to atslodzi. Ja mēs zinām, tajā brīdī vēl slimnīcās bija tās zaļās sienas, tajās Šur tur joprojām ir, diemžēl. Šur tur joprojām ir. Mēs esam izlutināti bērnu slimnīcas darbinieki. Ja? Un tad tās smakas bija, un tad tie briesmīgie koridori, tad tās durvis bez lodziņiem. Un gribējās, lai tur ir kaut kāds tā pozitīvā saikne, tā sajūta par cilvēciskumu, jo man liekas, ka ārstēšanas procesos toreiz, un tas bija 14 gadu, ļoti stipri pietrūka cilvēciskā faktora. Ļoti svarīgi ir ārstēšanas, tas ir pats svarīgākais, bet tas cilvēcīgums, manuprāt, ir nemazāk svarīgs. Un es ieraudzīju to, un domāju, ka Dievs, šitas ir tāds sapnis, bet es neesmu aktrise, es nevarētu to izdarīt. Un atkal mēs aizsūtam kosmosā, un pēc kaut kāda laika mūsu kopējais ar Renātu draugs, ar dāmu, ko es uztaisīju, viņš teica, klausieties, ir viens fonds, kas šobrīd būtu gatavs atbalstīt iniciatīvu, kas ietu atbalstīt bērna veselības nozari. Atcerieties, mums ir Jāna draudzene, kas uztaisīja klaunus. Daram kaut ko šeit tādu. Un tad mēs izvēlējām, ka izrādās varētu būt arī par menedžeri šādai iniciatīvai. Tā nav obligāti jābūt par aktrisi. Jo toreiz man likās, ka tu vari būt tikai aktieris. Un tad tur iet tā sistēma, ko mēs esam izveidojuši. Es ceru, ka mēs par to runāsim, jo mēs esam ļoti daudz par izveidotu sistēmu. Mēs neesam par īstermiņu darbošanos, bet mēs esam par apmācību sistēmu, par klaunu atbalsta sistēmu, par ilgtermiņu darbošanās sistēmu, pie kura mēs šobrīd ļoti cenšamies strādāt, lai klauni pēc iespējas ilgāk atrodas programmā. Un tā mēs pamazām sākām veidot tiešām fonds. Mūs atbalstīja tās pirmās iniciatīvas, mēs sitāmies, klauvējāmies pie visām organizācijām. Es tieši gribēju jautāt, viena lieta ir tu ar šo labo ideju un tas pirmais dīvainīšu pulvs, kas šim notic, un daram, izklausās forši, bet otrā pusē jau ir slimnīca, ārsti, tā nopietnā iestāde ar tiem zaļajiem koridoriem, kurus ir jāpārliecina. Labi, ieiet tur, pamēģiniet. Kā notika šīs pirmās ledus laušanas situācijas, pirmās reizes šeit Latvijā? Pirms mēs sākām visu to programmu, mēs gadu gatavojām un runājām ar ļoti mūsu daudziem kolēģiem šobrīd jau, kas ir starptautiskie, jo pasaulē jau 40 gadus pastāv šī programma. Kustība, mēs viņu saucam, un mūs visi brīdināja, ka gatavoties. Slimnīca būs ļoti sarežģīts posms, kur jūs vajadzēs pārliecināt, kāpēc jūs tur esat vajadzīgi. Un mēs ļoti gatavojāmies, mēs nenormāli baidījāmies no tā momenta, bet mums ļoti noveicās. Atkal paldies visamam. Tajā brīdī par slimnīcas direktoru bija Anda Čakša, un viņa bija mācījusies ārzemēs, un tad, kad mēs atnācām pie viņas, Anda teica, ka mēs par šo esam runājuši, bet mums nebija resursi, lai mēs pie tā pieķeramies, nāciet iekšā. Un tā kā no augšas, no vadības bija zaļā gaisma, tas mums deva to iespēju izpausties. Protams, ka pašā slimnīcā uz vietas klauniem, kas gāja nodaļās, bija nenormāli daudz izaicinājumu, tāpēc, ka tā bija pirmā grupa. Mēs paši vēl tikai mācījāmies kaut ko tādu darīt. Mums bija ļoti vāja izpratne par to. Jā, bija skola arī pirmajai grupai. Viņiem arī bija garš apmācību process, uz turien brauca treneri no ārzemēm. Mēs it kā bijām gatavi, kā jebkurš pilots, vai ne? Viņi ienāca slimnīcā, kur bija pilnīgi konservatīva vide, un klauni, kas bija pirmajā grupā, kas izturējuši, man liekas, kad vienkārši ūdeni un uguni un nezinu ko, jo viņiem cirta durvis deguna priekšā. Ar viņiem nesveicinājās, viņus sūtīja ārā. Daktori, māsiņas domāja, kāpēc kāds mūs skatīsies uz rokām, kamēr mēs taisam manipulācijas, jo mēs piedalāmies procedūrās. Jā. Un tad vēl domāju, ka varbūt mēs atņemam to budžetu no slimnīcas, kaut gan jau pat pēc 4-5 gadiem, kad mēs runājām, ka mēs tikai no ziedojumiem un vienīgi pastāvam, kad mēs neesam, mēs nekādā gadījumā, jo vēlreiz ārstniecības process tas ir primārs. Mēs nekādā brīdī nenoņemsim budžetu un naudu no tā, kas notiek slimnīcā. Tāpēc mums šobrīd arī vēl joprojām
ir ļoti svarīgi palikt tomēr tikai uz ziedojumiem, jo mēs zinām, kāda mums veselības sistēma un cik ļoti mums pietrūkst budžeta tieši māsām, kas brauc projām, un tas ir primāri. Jā. Tāpēc, manuprāt, es ceru, ka mēs runāsim par to, ka ja jūs uzskatāt, ka mēs esam svarīgi, tad lūdzu atbalstiet mūs, jo valsts budžets tomēr iet uz to svarīgāko, to veselības nodrošināšanu. Mēs esam tie vitamīni pie zālēm, kas strādā labāk, bet zāles tomēr ir vissvarīgākās. Uzturu bagātinātāji un, tieši kā jau tajās reklāmās apakšā, uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu uzturu. Absolūti neaizstāja. Viņi tikai papildina viens otru. To atzīmējam tad jau šajā brīdī. Atgriezīsimies pie tā vēl arī pēc tam, bet atzīmējam arī šajā brīdī. Protams, ka šī te labdarības akcija, papildus impulss par to, ka palīdz aktorim klaunam būt tur, kur viņi gaida, risinās šobrīd līdz maijam, bet ziedojumi, protams, ka jums ir nepieciešama, jums darbiņu uztur ikdienas, jo katru dienu aktori klauni ne tikai maijam noslēdzoties arī tālāk uz priekšu, protams, ka dodās uz slimnīcām pildīt šo te savu smaidu pasnieku uzdevumu. Tā kā tas jāatzīmē. Pieminēja, ka ir tātad šī kustība, kas Latvijā jau pastāv 14 gadus, tomēr pasaulē jau ir ar tādu jau banālāku kazbārdiņu 40 aptuveni. Kā šī, vai tā ir nosaucama par tādu vienotu sistēmu, vai katrs ir pats par sevi savā valstī? Protams, kā atšķirās finansējuma līmeņi, kur to varbūt nāk tā kā iespējams, ka valsts, kur tam nepietiek naudiņa no valsts puses, kur privāti uzņēmēji, piemēram, ir aktīvāki, kur mazāk aktīvi, bet vai šīs te kaut kādas vadlīnijas, vai jums toreiz bija, vai šobrīd ir iespēja doties pie kāda kolēģa valstī X un teikt, hei, mēs šo gribam īstenot, iedodiet kaut kādu savējo instruktāžu bukletiņu, mēs paņemam, savalkam, protams, tas savas situācijas aspektus un liekam lietā, ja tas nav tik vienkārši, tomēr katram savs kaļamais. Tad, kad mēs vispār veidojām, mums bija ļoti tāda aptuvenā izpratni par to, kas tas ir. Mēs Renātu domājām, ka tas tāds projekts. Mēs tūlīt atradīsim klaunus, grupu klauni, ko mēs atrenēsim kaut kādā veidā, vēl nezinājām kā. Un tad viņi tur iestrādāt slimnīcā, un mēs nodarbosimies tagad ar nākamo projektu, kaut ko citu. Tagad viņi tur darbosies. Un īstenībā tas tā kā izvērtās par dzīves darbu, jo tu man prasīja reizkadrā, vai tas aizņem visu manu laiku. Jā, jo tas ir pilnvērtīgs CEO darbs. Tas ir tāds pats kā jebkurš uzņēmums. Šobrīd mēs esam apmēram kopumā 50 cilvēki. Labi, varbūt visi nedarbojās pilnu laiku, bet tik un tā tu sadarbojies nepārtraukti ar 50 cilvēkiem, kas tev ir komandā. Un kas, laikam, es domāju, ka tie, kas ir vadībā, ļoti labi saprot to, par ko es runāju. Un te ir vienīgā atšķirība ir tā, ka mēs, to, ko mēs darām, mēs nepelnam naudu, mēs piesaistam ziedojumu. Bet procesi ir visi tādi paši. Jā, tā ir komanda, tās ir personāla jautājumi, tās ir apmācības, tas ir pats darbs, tas produkts, ko mēs pienesam. Loģistika. Loģistika, jā, un tad tās peļņas vietā mums ir tie ziedojumi. Tas nozīmē, ka mums vēl ir papildus, mēs pārliecinām sabiedrību, vai stāstam par sevi, par sabiedrību, ko mēs tagad darām, kas, man liekas, ir ļoti svarīgi mūsu īpaši gadījumā, lai izprastu, kāpēc tas ir nepieciešams un kas tas tāds ir. Un par to pasaules ekspertīzi ir tā, ka, kad mēs sākām visu to procesu, tad mēs vērsāmies pie vairākām organizācijām pasaulē. Un, tā kā es zinu franču valodu, es vērsos pie frančiem. Un pirmais jautājums man prasīja, vai jūs ņemsiet profesionālus aktierus? Es saku, nē, jo mēs Latvijā esam tur 1,8 miljoni, es gaidīšu motivētus tikai aktierus, kas varēs darboties, tas nebūs. Tad mēs ar jums nesadarbojamies. Es wow, kāpēc? Tāpēc, ka mēs zinām, ka tas paliek tādā animatoru līmenī, tādā amatieru līmenī. Mums ir bijušas pieredze ar citām valstīm, ka, ja jūs ņemat cilvēkus no malas, tas nekad nekļūst profesionāls. Mēs ņemam tikai un vienīgi profesionālus aktierus, kuriem, pieņemsim, Francijā ir 9 mēnešu apmācības, gandrīz vai katru dienu, un tad viņiem ir iespēja kļūt par medicīnas klauniem. Tā apmācība maksā pašiem aktieriem ļoti dārgi.
Viņiem gan daļu sponsorēja valsts, jo viņus ļoti atbalsta tieši kreatīvo un aktieru pusi. Un tad viņi aiziet pie klauniem, bet ne visus paņem, jo klaunos ir stabila un laba alga. Un priekš aktieriem tas ir ļoti svarīgi, jo viņi darbojas projektos, tad viņiem sākās, tad viņiem beidzās. Ļoti daudz ir ielu teātri, viņiem bišķi citādāk tā sistēma. Un es tā domāju, ak, Dievs, ko tad mēs tagad lai darām? Ja? Un tad mums bija tie draugi no Maskavas, Jāni, kas teica, vēršties pie Izraēlas. Un es atceros, ka tagad es biju nomocījis Izraēlas direktoru, toreiz vēl bija Skype. Es biju ļoti uzstājīga, es tagad domāju, kā vispār cilvēki mani pacieta, bet laikam tagad tev ir ideja galvā un ticība tam, ka tas ir nepieciešams, tu vari izdarīt kaut kādas nereālas lietas. Es viņu biju nomocījis, es neatceros cik, viņš man vienā brīdī pateica, tā, viss, mēs varam tevi gadiem pēc Skype runāt, te jūs atrodat naudu un uz nedēļu atbraucat uz Izraēlu, es jūs izvedu pa slimnīcām, iepazīstinu ar klauniem un atvedu uz ofisu. Un te, kad mēs turien aizbraucām, mums tas fonds, paldies viņam, tiešām nodrošināja šo nedēļu iespēju aizbraukt, mēs ieraudzījām, ko tas viss nozīmē. Kāda darba sistēma tas ir. Un, kad mēs atbraucām uz Rīgu, mums bija mati stāvs par to, kur mēs esam iesaistījušies un kas te būtu jāveido, lai vispār šī sistēma strādātu, jo mums ļoti gribējās to darīt profesionāli, nevis amatīriski. Es vienkārši gribu paņemt sarkano degunu uzvelku un tagad tiešām eju, man liekas, izklaidēt bērnus. Mums gribējās, lai tam ir dziļāka jēga. Jo mēs kā runājam par to, ka tā sistēma var būt pilnīgāka. Jo, principā, atnākt un izklaidēt var klauni no cirkusa, var aktieri, dziesmām un dejām. Bet par ko mēs runājam? Par to emocionālo atbalstu. Un caur performanci tu nevari iedot emocionālu atbalstu. Tu vari iedot emocionālu atbalstu tikai caur kontaktu. Un kontakts ir kas? Klātesamība, sajūta par robežām, iespēja improvizēt medicīnas vidē, kas ir ļoti svarīga. Un pielāgošanās vai ne tieši katrai konkrētai situācijai, katram pacientam. Tieši ja tas mūziķis vai tas aktieris ienāks nodziedās to dziesmu tāpat, kā viņš to darīs lielākajā vai mazākā koncertā. Tieši tā. Man liekas, tas tik ļoti precīzi. Un arī spēja būt cilvēkam blakus, kurš izjūt sāpes, bet tai pašā laikā nepazaudēt sevi. Ja? Tu esi tik blakus tam visam, kas notiek, bet tu nedrīkst laist caur sevi. Tu jābūt empātiskam, bet tai pašā brīdī tev ir jāsaglabā sevi. Jo, protams, ka tu darbojies ar to veselo cilvēku daļu, to bērnu veselo daļu vai tā vecāka iekšējo bērnu tajā brīdī. Bet tev ir jāspēj tas viss. Un tas viss kopums, tas nenozīmē, ka tu esi tikai vienkārši profesionāls aktieris vai labs cilvēks, vai cilvēks, kurš tiešām grib palīdzēt. Tas ir tāds nenormāls kopums, ko mēs mācām. Un tāpēc pateicoties Izraēlam, mums ir tiešām deva tik ļoti daudz. Viņam uz to brīdi bija laikam apmēram 20 gadu vai 14 gadus jau brauc. Tad viņi toreiz bija tik veci, kā mēs jauni, tagad. Kā jūs tagad. Mēs tagad. Principā sanāk, ka tā tiešā vai pastarpinātā veidā, bet esam analogi Izraēlas, teiksim, tā brīdī. Jā un nē, jo mēs esam mācījušies no ļoti daudziem pēc tam, un franči mums šobrīd ir labākie draugi, un viņi mūs uztvēra jau pēc 5 gadiem, viņi teica, wow, jūs tiešām esat to izdarījuši, ka jūs no neprofesionālajiem aktieriem, jūs esat izveidojuši tādu sistēmu, ka jūs varat laist cilvēkus uz slimnīcu, un mēs pasakam, jā, ok, tas strādā. Tas tiešām ir profesionālā pieeja. Slauzāt uzpūtīgo francūžu pieņēmumu. Tieši tā, jā. Mēs to izdarījām, jo mūsu starptautiskai kopienai ir starptautiskās konferences, un kopumā par šiem gadiem mēs esam bijuši uz 4. Un pirmā bija Lisabonā pirms 10 gadiem. Un tur mēs prezentējām, tā kā jau savstarpējās komunikācijā mēs stāstījām par to sistēmu, un kur mūs sāk uztvert nopietni. Mēs turien atbraucām tā kā jaunākie brālīši māsiņas, par kuriem neviens neko nezināja, un mēs no turienes aizbraucām kā jaunākie brāļi māsas, kā partneri, ar kuriem rēķinās, kurus aicina uz apmācībām jau uz citām valstīm. Ok, mēs esam gatavi ar jums strādāt, mēs redzam jūsu pieeju, mēs saprotam, ka mums arī ir ko pamācīties no jums. Daudz pieminu šos te vārdus sistēma, un tā kā arī izskanēja pieeja.
kā jau jebkuram tīnim, arī jums pie 14 gadiem, tas savs raksturiņš jau tīri labi izveidojies pilnīgi noteikti. Un gribot, negribot, pieaugušajiem jāsāk respektēt tas pusaudzes. Kā šobrīd? Kas ir tā mūsu latviskā pieeja? Vai jau mēs esam tikuši līdz tam līmenim, ka kādas citas valstis tik tiešām tīko pēc mūsu padomiem, mūsu pieredzes stāstiem, un vai mēs esam tikuši no tā, ka mēs esam tie, kas prasa? Jau mēs dodam, mums ir tādi unikālie vaipsti, unikālais tāds pieejams. Es domāju, ka noteikti mums ir, šobrīd, ja mēs skatāmies uz visām pasaules valstīm, es domāju, ka mums ir visterapeitiskākā pieeja. Ka tomēr tik un tā, ja mēs skatāmies uz citām valstīm, par visām es precīzi nevarēšu teikt, bet viņiem tomēr ir nedaudz vairāk izklaidējošs raksturs. Mēs tomēr ejam vairāk uz kontakta nodibināšanu, to sajūtu starpā un to terapeitisko spēli. Salīdzinoši. Protams, ka visi medicīnas klaunādi iet uz to pusi, bet mēs esam ļoti, jo mēs, kad iesākām projektu, mēs šobrīd viņu sākam programmu, jo mēs vairs neesam projekts, 14 gadus, kad pateicoties tieši mūsu draugiem, kas bija gan no Krievijas, gan no Izraels, mēs sapratām, ka mums jābūt psihoterapeitam blakus. Kad mēs iesākām, no pašas pirmās dienas mums blakus bija mūsu psihoterapeiti, Natālija, kas ir mums līdz šai dienai. Atlasē piedalījās arī viņa. Mums ir ļoti svarīgi bija izprast cilvēka psiholoģisko briedumu, un izprast, vai viņš būs gatavs strādāt komandā, viņš ir gatavs mācīties. Visas tās lietas, un arī apmācībās mums ir ļoti liela daļa psiholoģija. Psiholoģija, bet ne tikai bērnu un vecumposmu psiholoģija, bet arī psiholoģija par izpratni par sevi, par tavu kolēģi, par sadarbību, par partnerību, varbūt partnerību ar kolēģi, varbūt partnerību ar to mazo bērnu. Un tāpēc tā pieeja kopumā viņa izauga daudz terapeitiskāka nekā mūsu kolēģiem. Jo cik man zināms, ka diezgan maz cilvēki darbojās, diezgan maz organizācija strādā ar psihologu no paša sākuma. Viņš kaut kur varbūt tur ir. Bet mums tas bija no paša sākuma, 14 gadus atpakaļ. Tas viss ir izaudzis pilnīgi citā virzienā. Un tas ir tas, ko mums ir ko iemācīt. Ka tas ir vairāk par spēles terapiju. Mēs runājam, mūzikas terapiju. Mēs, protams, nevaram saukt sev par mākslas terapiju, bet visu mēs saliekam visu kopā. Un, ja slimnīca tas ir vairāk par spēli un caur spēles terapiju, tad tas, kur mēs sākam darboties šogad, tie ir sociāla aprūpes centri, kur ir cilvēki jau gados. Tad tur nav par spēles terapiju, tur ir par kontaktu vairāk, par klātesamību. Protams, milzīgi. Tad par Latviju. Kas ir par Latviju? Latvija ir ļoti stipra robežās. Tev ir ļoti jāapzinās cilvēku robežas, jo mums viņas, piemēram, ir daudz plašākas, daudz lielākas nekā Izrēlai. Izrēlā tu ienāc jaunajā vidē un uzreiz sāc apķerties, sabučoties, kā te vietu uzsist par plecu, un tas viņiem normas robežās. Ar plašākām robežām tur kā biezāks mūris. Biezāks mūris, jā, mums ir nepieciešama daudz lielāka telpa mums pašiem, un mēs daudz lēnāk pielaižam cilvēkus sev. Un arī slimnīcās mums bieži vien ir vajadzīgs daudz ilgāks laiks, nekā mums būtu viņus Izrēlā, kur viņi ienāk nodaļā, un viņiem uzreiz ir kontakts tajā pašā sekundē. Mums tas ceļš ir daudz garāks. Mums tāda mentalitāte, un tas ir ļoti svarīgi, ka tu būvē to. Vai Spānijā tev vienkārši atliek saprast, kuras pilsētas futbola komanda konkrētais pacients atbalsta? Un tad viss jau kopīgā melodija skaidra. Tā ir liela atšķirība. Es pieļauju, ka es vēl reizes 8 vai šīs vai kādu citu Dr. Klauna viesistabas sarunu laikā atsaukšos uz to grāmatiņu, kas ir iznākusi. Bet cik man ir bijusi iespēja, kā vēstnesim, gan pāršķirstīt lapiņas šai grāmatā, kas sarakstītas ar jūsu gudrībām. To starp citu var izdarīt arī nesot par Dr. Klauna vēstnesi. Grāmatiņu nopērkam jūsu veiklā. Dr. Klauna brīnumainās spēles. Un tur ir brīnišķīgi aprakstīts, šis te moments, ka tas jau nav tikai ieejam un paspēlējamies. Tā ir tiešām tāda šī pieeja, kas balstīta, kā jau es arī iepriekš
norādīju iz savas pieredzes. Arī ēnojot Dr. Klauns, ka tiešām tā spēja noskanēt to pacientu, kas viņam ir svarīgs, kas viņam nav svarīgs, uz ko viņš varētu pavilkties. Tad pirmā brīža noskaņojums, kā viņš uz tevi paskatās, tas ļoti daudz ko pasaka uzreiz, ko tad mēs darīsim. Jo ne katra recepte katrā palātā strādā. Tā kā tas ir tāds ļoti wow darbs, kas doktoriem klauniem ir jāapgūst un jāiemācās šīs nianses. Par ko sapronost. Un te es ar šo ievadu to, kas varbūt aizvien valda šis aizspriedums, kas tad tur uzlikt to degunu un pajokoties. Tur aiz tā stāv krietni daudz, kas vairāk. Starp citu, tu esi pati uzlikusi degunu un bijusi palātā? Es neesmu palātā bijusi. Man sākumā likās, kad mēs to visu veidojām, kad es nevarētu. Bet tagad, laikam ejot un skatoties, kā manējiem mācās, es saprotu, ka es varētu, bet pasaulē ir burtiski, man liekas, kad ir viens pozitīvs piemērs, kas ir man ļoti laba draudzene. Tieši jau tagad viņa ir pensijā aizgājusi, bet tā, kas izveidoja franču organizāciju, viņa ir amerikānieti, kas bija viena no pirmajiem doktoriem klauniem vispār, viens no pirmajiem doktoru klaunu pāriem Amerikā. Tad viņa satika francūzi, iemīlējās un aizbrauca uz Franciju un izveidoja savu organizāciju, kas tulkojot saucās Smieklu medicīna. Un viņi ir, man liekas, vienīgais piemērs pozitīvais, kas ir gan doktors klauns, gan direktors. Viss pārējie, ko es arī pazīstu, ko es ļoti mīlu, bet ko es redzu, kad vai nu tu esi klauns, vai nu tomēr esi menedžeris, jo tas darbs ir tik ļoti atšķirīgs un komanda, tev ir jādala tās lomas, diemžēl. Bet es nemazinu to iespēju būt tajā procesā, nezinu, treniņos vai kaut kādā veidā, bet, diemžēl, tas ir, kas ir jādara. Bet sevīs, pieņemsim, šobrīd es jūtu to, kad es to spētu darīt. Jo pašā sākumā man likās arī, kad es nespētu to izturēt gan psiholoģiski, es nezinātu, kā sevi pasargāt. Projām, protams, kad ļoti grūti, visgrūtāk ir visempātiskākiem cilvēkiem, viņi tomēr tik un tā izlaiž caur sevi. Tas ir tas, par ko es baidos savā gadījumā. Tas gan tā, viesojoties toreiz bērnu slimnīcā, gan šādu un tādu sadzirdot jūsu piedāvājumus, nākt un pamēģināt. Tas ir tas, ka man ir bail, ka esmu pārāk empātisks un ka es nespētu to slodzi panest. Bet labā ziņa, ka ir vesela klaunu brigāde, un aiz viņiem stāv vēl vesela kandidātu brigāde, kas ir gatava uzņemties. Kā šis process, es pieļauju, ka no salīdzinoši tādiem kūtriem pirmsākumiem, vai ne, mēs esam nonākuši līdz tam, ka tik tiešām ir gana daudz, kas paliek, diemžēl, aiz durvīm. Hei, mums nav vieta visiem. Un kā notic šis te komandas atlases process ar kādu entuziasmu, jo tas ir brīvprātīgais darbs. Tas nav tik... Nē. Šī svarīga lieta, man liekas, kad... atkal atgriezīšos pie tām pašām lietām. Kad bieži vien cilvēki, kas nāk pieteikties, viņi prasa, bet es nemāku uzjautrināt cilvēkus, es tur nemāku dzīt jogus. Man liekas, tas ir viens no tiem pašiem, ko mēs runājam iepriekš, nepareizām uztverēm vai mītiem, kad cilvēki uztver mūs. Vispār, man liekas, tas mīts rodās tur, kur tu uztver pēc formas, nevis pēc satura. Un par mums tā ir tā forma, ka tas nozīmē, ka doktora klauna darbs ir izklaidēt un uzjautrināt. Nē, doktora klauna darbs ir cilvēka spēja atrasties blakus cilvēkam, kuram ir slikti, bet neielaist sevi, bet darboties ar to. Te, man liekas, ir ļoti svarīgi izprast, ka doktora klauna darbs nav tikai aicinājums. Tas ir arī darbs. Jo, ja tev tas būtu tikai un vienīgi darbs, tad tu izdegtu emocionāli momentā. Ja tas tev ir aicinājums, kā daudziem ir, tad tu izdedz ilgtermiņā. Ja tu to darbojies, tam ir jābūt darbam, kas ir tavs aicinājums. Ja? Jo es savā darbā, labi, es nevaru, bet es esmu izdegusi
laikam, ļoti stipri izdegusi reizes 3 par šiem 14 gadiem. Tā, ka man likās, ka man es nevaru atgriezties atpakaļ. Bet es atgriezos, jo šis ir mans darbs un arī mans aicinājums, bez kura es nespēju dzīvot tik un tā. Un pa šiem gadiem ir tā, ka mums tiešām no sākuma gāja jaunāki cilvēki, jo viņi labāk parakstās uz to, ka mēs nezinām īsti, mēs esam gatavi riskēt, jo jaunāk mēs esam, jo un mazāk, un ar laiku daktaros klonos nāk vecāki cilvēki, ko es arī ļoti, ļoti aicinu pieteikties vecākus cilvēkus. Un es zinām, ka tie cilvēki, kas jau ir lielākos gados pēc 30, tā dzīve ir vairāk izprotama. Jau ir bērni, vai pēc 40, vai pēc 50, kas vēl labāk, tad jau ir mazbērni. Tad viss jau ir dzīvē plus mīnus sakārtots. Tad tas šis darbs un aicinājums un iespēja attīstīties par daktariem klauniem var nākt un vajadzētu nākt tiem, kas jau ir jau. Nē, noteikti ir. Es domāju, ka mums vienīgais robeža, ka mēs neņemam mazāku cilvēkus, kas mazāks par 18 gadiem. Bet kopumā, ja tu jūti, ja tu izproti, ka daktora klauna darbu droši var sekot un piesakies, pat ja tu netiksi varbūt šajā skolā, varbūt tu tiks nākamajā, jo arī atlases process ir ļoti bagātinošs arī pašiem daktoriem klauniem. Mēs nespējam parunāt par šo, bet... Tas nebūtu nav viegls un īss. Tas nebūtu nav viegls un īss, tas ir 4 pakāpes. No sākuma tā aizpildi aptauju, kas ir tieši no anketa tieši mums izstrādāta, tad tev ir intervija ar mani un manu kolēģi Renātu, un tad pēc tam tev vēl ir 2 dienas. Viena ir, kur tu izmēģini sevi aktieru meistarībā, improvizācijā. Nav jābūt pieredzēji, bet ir jābūt sajūtai, kad es esmu gatavs riskēt, es esmu gatavs improvizēt, nākt. Un pēdējā diena ir svarīgākā, ko vada mūsu psiholoģi, kā es teicu. Viņi ir tāds psiholoģiskais treniņš, kur mēs skatāmies, kā cilvēks uzvedās grupā, vai viņš ir gatavs mācīties, kāds ir viņas sajūtas, cik viņš psiholoģiski nobriedis. Bet es zinu, ka arī tie cilvēki, kas nav tikuši tālāk klaunos, viņi pēc tām atlases ir jutušies tik ļoti interesanti. Ak, Dievs, es tik daudz par sevi esmu uzzinājis tajās dienās. Ja? Jo tas viss, tā mūsu atmosfēra, manuprāt, viņa rosina uz to vēlmi arī iepazīt sevi un būt tuvākam un siltākam pret pārējiem. Tas atlases process, principā tāda pilnā savas klaunādas asins ainas uztaisīšana, analīzes. Apmēram, jā. Un ar laiku mēs kļūstam profesionālāki. Pēdējā skolā mums bija 10 cilvēku uz vietu. Jā. Wow. Jā, Tu man apstādināji pie tā jautājuma ievada par to, ka tas ir brīvprātīgais darbs. Jā, paldies. Jā, kāpēc viss garais ievads par to, ka tas ir profesionāls darbs, kas prasa ļoti daudz ieguldījumu, un mēs prasam ļoti ilgtermiņa ieguldījumu. Un mēs zinām, ka brīvprātīgais darbs, pasaules pieredze, arī mūsu pieredze un arī mūsu kolēģi negatīvā pieredze, ka mēs sākām uzreiz ar to, ka mums bija apmaksa ļoti maza, mēs viņu saucam par stipendiju, bet viņai bija jābūt no sākuma, jo mūsu kolēģiem valstīs, kur mēģināja taisīt kā brīvprātīgo, tā klaunu staigāšana, es varu nenāku, šodien gribu, šodien negribu, ir daudz lielāka. Ja tas ir darbs, ko tu atnāc vienreiz izpildīt, otrreiz izpildīt, trešo, tas ir ok, bet ja tas ir absolūti regulārs un klauniem ir jāstrādā no 1 līdz 3 reizēm nedēļā maiņas. Tas ir tāda prasības. Tad minimāli ir 1 reize nedēļā, lai nezaudētu to profesionalitāti. Tas ir ieguldījums. Tas nozīmē, ka tev jāieliek savā ritmā. Tad nepārtraukti ir jāmācās. Daktora klauni mācās katrus 2 mēnešus. Mums ir katru mēnešu supervīzija un vēl 2, un pēc tam viņiem ir apmācības. Tas nozīmē, ka tas ieguldījums ir ļoti liels. Viņam ir jābūt apmaksātam arī finansiāli. Tas ir mūsu laiks, ko mēs saņemam no savas ģimenes, no saviem laikiem, un ja tas ir ilgtermiņā, tam ir jābūt apmaksātam darbam. Ir jāakcentē to, ka tie nav tā kā Francijā tie pilnu laiku apmaksātie aktieri, tie ir cilvēki, kuri ikdienā, kas strādā ofisu darbu, kas strādā varbūt publiskāku darbu. Tu izņem to laiku no tās savas dzīves, un tas viss ir... Tur tā tad nonāk daļa arī no katra ziedotāja. Protams, lielākā daļa. Jā, tā ir. Kā caur šiem gadiem ir mainījusies ziedotāju attieksme, kur mēs esam šobrīd, cik veselīgā un cik tādā atbalstošā stadijā, ne tikai no
privātajiem, individuālajiem, atsevišķajiem ziedotājiem, bet arī, teiksim, no uzņēmumiem. Kā jūs caur laikiem sajūtat šo te atbalstu no sabiedrības puses savas aktivitātes uzturēšanai? Viņa ļoti mainīsies pozitīvi, protams, jo pirmos gadus 7 tikai mēs gājām, klauvējām pie durvīm. Un tad, kad es nezinu, cik tur 7, 8 apakaļ, man pirmo reizi uzrakstīja mēlu un pavaicā, mēs gribētu jūs atbalstīt, kā mēs varam to darīt. Wow! Man liekas, ka es atceros to sajūtu līdz šodienai, kad wow! Šitas laikam tas, ko esmu strādāju 24/7, ir beidzot atalgojies arī šādā veidā. Ja? Un man ir milzīgi pateicība pret visiem tiem, kas piesakās paši un atnāk, pasaka, mēs gribam atbalstīt doktoru Klaunu. Bet tajā pašā laikā mums ir milzīgs izaicinājums, jo tas, ko mēs darām, tu nevari aprēķināt rezultātu Excel tabulā. Un, protams, kad uzņēmumiem viņiem ir ļoti svarīgi redzēt rezultātu. Un nevienmēr tas svarīgais ir aprēķināms. Jo kā tu vari aprēķināt rezultātu, ka bērns ir pasmaidījis pirmo reizi pēc nedēļas atrašanās slimnīcā? Jā, tu vari aprēķināt, ka ja bērns sācis ēst pēc kaut kāda, bet kopumā tas, ko mēs darām, tas rezultāts ir ilgtermiņā. Tā emocionālais, kas ir noticis slimnīcā, tas ir ilgtermiņa ietekme tālāk. Un tas ir tas, ar ko mēs saskaramies, ļoti liels izaicinājums par to, kā runāt par to, ko mēs darām, kā pienest un komunicēt to rezultātu, kāpēc tas ir tik svarīgi, kā lai mēs to aprēķinam ciparos un datos. Jā. Tas ir tāds mūsu šobrīd. Kas vēl ir, kad, protams, dēļ situācijas pasaulē, kas šobrīd ir, ziedojumi sarakuši arī ir mums. Budžets ir izaudzis un ziedojumi ir sarukuši. Tāpēc es gribētu aicināt, ka, ja jūs ticat doktora Klauna darbam, mums šobrīd ir ļoti aktuāli, ka jūs to arī mums apliecinātu. Jā, bet šobrīd ir tāda situācija radusies un jā. Bet es ticu, projām, ka ja sabiedrība uzskata, ka mēs esam vajadzīgi, tad mēs būsim sabiedrības atbalstīti. Un man ticība ir, un visā pasaulē arī īstenībā lielākoties finansējums nāk no sabiedrības. Holandē viņi smējās, ka viņiem ir 15 miljonu budžets vienkārši tā, lai viņš salīdzināšanai, jā. Viņi vairs nezin, ko viņi... Jo tās iespējas izmantot doktora Klaunu instrumenti ir milzīgi. Viņi arī to izmanto. Bet kopumā, kad mēs iepazināmies ar viņiem 10 gadus atpakaļ, viņiem bija tas, ka viņiem jau bija toreiz regulārie ziedojumi. Un viņi smējās, jā, mums ir katrs iedzīvotājs vienkārši pieslēdz 1 eiro ziedojumu, un kopumā viņiem ir tie 15 miljoni. Mēs arī esam 2 miljoni, gandrīz. Ja mēs katrs pieslēdzam eiro 2 organizācijai, tad mēs saprotam, ka kopumā īstenībā tas budžets izveidojās ļoti iespaidīgs. No mārketinga teorijas tas call to action vai ne, aicinājums uz darbību. Šobrīd, kur to varētu izdarīt? Kāds klausās, skatās, izvēlkam telefonu. Ja vien neskatāmies telefonā, kaut gan arī iespēja tur multitaskot, vai ne? Kur šo var izdarīt? Vienkārši ievad www.drklauns.lv. Un mans aicinājums ir pieslēgt regulāro ziedojumu, lai kāds viņš arī būtu tavas iespēja robežās. Viņi ir no 2 līdz 100 eiro mūsu ziedotāji ir, tāpēc tas ir. Bet priekš mums viņš ir daudz svarīgāks par to vienreizējo ziedojumu, jo tad mēs zinām, ka mēs varam rēķināties ar to, jo, kā paldies tu teici, doktora Klauni iet ikdienu slimnīcā. Mēs strādājam bērnu slimnīcā, arī citās slimnīcās Latvijā. Mēs esam katru dienu, tā ir regularitāte. Un regulārais ziedojums mums dod iespēju plānot savu darbu, tik un tik mēs varam būt, tik un to mēs varam atļauties uz nākotni. Tāpēc, jā, ja nē, ir arī vienreizējs ziedojums, un ir arī, jā, Emīls un mēs šodien esam skaistajos mūsu pirmajos džemperos. Mēs esam atvēruši beidzot savu labdarības veikalu, ko arī var atrast mūsu mājaslapā. Meklējiet veikals, un tur jūs atrast ļoti foršas zeķes un džemperus, ko arī pērkot jūs daļu. Viss, kas iet peļņā, viss aiziet ziedojumies doktorā Klaunam. Tas tā, ja ļoti gribās kaut ko atpakaļ sev taustāmu saņemt. Jā, lai arī pastāstīt, ka es esmu kopā ar doktoriem Klauniem arī. Jā. Bet kopumā tiešām prieks dzirdēt no tavas stāstītā izvēlku to, ka tas tā pārliecība vai izpratne par to, ka smaids var ārstēt, ne tikai medikamenti ārstē, bet arī smaids ārstē, ka tā sabiedrībā plešās, iesakņojās, nostiprinās. Noteikti. Mēs ļoti redzam, ka 14 gados, man liekas, tāds atšķirība ir vienkārši milzīga, par ko mums prieks.
Paldies par šiem 14 gadiem, kas noieti, un saules mūžu Latvijai un saules mūžu arī jums. Noteikti. Mums šis raidījuma sarunu cikls, šī viesistaba izplatīsies uz 6 epizodēm šo nedēļu laikā un ar turpinājumu rudenī. Ja jau par turpinājumu runājam, tad kā tu saredzi šo te turpinājumu došanos šī te saules mūža virzienā? Es zinu, jau arī paspēju pieminēt, šogad esat iestartējuši jaunu pilotu projektu, un varbūt tāds pilns cikls ir sācies. Minēji, sākās viss šis tavā galvā ar ideju par pensionāriem. Esam nonākuši līdz sirmgalviem. Kā tu redzi, kā attīstās Dr. Klauna kustība Latvijā? To var pateikt, atsaucoties uz mūsu, kā es drīkstu pateikt, kā ārsti mūs sauc jau par kolēģiem. Un tas, ko es redzētu, kad, man liekas, ka Dr. Klauna kustība ir neatņemama veselības sistēmas sastāvdaļa. Un iespējams ne tikai bērniem, senioriem, bērnu slimnīcās, bet varbūt kādreiz mēs varētu darboties arī pieaugušajās slimnīcās un arī tur to vidi veidot cilvēcīgāku. Es zinu, ka viss ir iesācies ar bērnu slimnīcu ar bērniem, jo tur tās bailes, neizpratne, viss redzams daudz košāk vai daudz spilgtāk, bet mums visiem ir ļoti svarīgi justies redzētam, dzirdētam un būt, lai tev ir kāds blakus tajā brīdī, kad tev ir smagākais brīdis. Tāpēc, mans sapnis, ka Dr. Klaunu instruments tiek izmantots kā neatņemama veselības sistēmas sastāvdaļa. Ja vairāk pasaulē būtu šādu sapņu un šādu vīziju par to, kā mums visiem vajadzētu kustēt pasauli, noteikti, ka būtu labāka vieta. Ja varbūt katram nav tāds sapnis, ja mums šai brīdī visiem kopā ir iespēja palīdzēt šī sapņa realizācijā, lai top. Paldies tev, paldies tavai komandai par to, ko jūs darat. Savukārt mums, kā jau minēju iepriekš, taps vēl vairākas epizodes šeit Dr. Klauna viesistabā. Mēs uz sarunu aicināsim pašus Dr. Klaunus. Mēs tāpēc parunāsim arī ar slimnīcu pārstāvjiem, kā viņi raugās uz doktoriem Klauniem. Protams, paplatīsim plašāk arī šo te jauninājumu par Dr. Klaunu došanos pie senioriem. Tas viss vēl tik nāks un būs. Paldies, ka biji šajā Dr. Klauna viesistabas epizodē kopā ar mums šeit uz šiem te ērtajiem dīvāniņiem. Arien, paldies arī tev. Paldies. Un mēs tiekamies jau nākamajā epizodē. Vislabāk! Tā!